No to spēlētāju saraksta, bet šajā spēlē vēl nepiedalās. Opa! Telkvists. Atkal glāb Telkvists. Nu, vēlreiz nevajag ļaut izdarīt metienu. Pietiek. Jau divi ļoti bīstami metieni bija. Troters. Uzreiz un metiens uz vārtiem. Bez nojas palicis Komarovs, bet piespiež Ripo. Nomainīt. Mums 4. maiņa ļoti ilgi uz ledus atradās. Jau pret divām maskaviešu maiņām tā nospēlē. Telkvists, teicams, spēlē Telkvists. Lauris Dārziņš. Uz pretējo pusī, beidzot! Hartigans! Lieliski, beidzot! 1-0 ir pielido Maskavas Dinamo komandas vārtos. Marks Hartigans būs pirmos vārtus ridziniekiem šajā play-off sērijā. Ļoti labi no kreisās puses. Ripu Dārziņam atspēlēja. Lieliski ieraudzīja. Miķelis Rēdlis tālāk. Lauris jau sameklēja Marku un Marks trāpīja, jāsaka. Tūdaļ skatīsimies vēlreiz. Teicami, Miķeļa Rēdliša piespēla un nekādu cerību neatstāja Garnetam, raidot ripu starp kājsargiem viņam Marks Hartigans. Un Laurim Dārziņam arī rezultatīva piespēle. Cāns Ozoliņš kā nekā bija. Sekotu pretuzbraucienu. Noteikti, bet redzam tagad ir, lai arī kā gribētos, bet Čaņi un tuveram ripu. Mikaels Telkvists ir pazaudējis ripu, turpat viņa. Labi, tiesnes rāda, prom, visa spēle turpinās. Tājos Jākabs Rēdlis izdarīja metienu. Tagad gan Jākabs kļūdās, 1-1. Jā, lielisks Leo Komarova. Metiens neatstāja nekādas cerības. Guļskis. Hartigans. Tātad mums laukumā. Hartigans. Neriskē izdarīt metienu. Guļskis. Hartiganam atkal. Un vārti Oskars Cibulskis! Lieliski! 2-1 Rīgas Dinamo uzvar sērijas pirmajā mačā. Filigrāna izspēle. Bravo Hartiganam! Un liels prieks par mūsu jauno aizsargu Oskaru Cibulski. Garnets var doties uz ģērbtumiem. Rīgas Dinamo priecājas.